Pirmkārt, ir patiesas prieks redzēt, cik daudz cilvēku šeit šodien ir sapulcējušies, lai gan šī ir viena no pirmajām konferencēm tieši Biofot platformai, un noteikti turpmāk būs vēl, kad iepazīsimies ar Biofot platformas rezultātiem. Šodien iepazīsimies ar atbalstītiem projektiem, un ekonomikas ministrijas viedokļa šis sniegtais atbalsts sākuma stadijām, inovatīviem risinājumiem, tehnoloģijām ļoti svarīgs, tāpēc ir patiesas prieks būt šeit un dzirdēt, kur mēs esam un kā mums iet, runājot par šo te inovāciju valsts pētījuma ilgtermiņa programmu un ilgtermiņa atbalstu, ko tātad mēs sniedzam. Es domāju, ka šis ir viens no tādiem nozīmīgākajiem dziļo tehnoloģiju un biotehnoloģiju un biomedicīnas ekosistēmas pasākumiem Latvijā, jo šis rada ļoti iztrūkstošo, bet vajadzīgo saiti starp zinātni, inovācijām un viņu komercializāciju. Šī ir ļoti svarīga programma. Un ir tīpaši svarīgi, ka viņi ir ilgtermiņa programma, kas nodrošina tieši šo zinātnisko ideju iztestēšanu pret reālām tirgus industrijas klientu prasībām un ļauj attīstīt un izvēlēties tās idejas, kurām ir vislielākais potenciāls. Šodien Biofot konferencē mēs bijām priecīgi parādīt saviem pasūtītājiem šos pirmos 40 projektus, kas ir uzsākti. Dzirdēt atgriezenisko saikni, saprast, ko viņi no mums vēl sagaida. Diskusija panelis, industrijas asociācija uzstāšanās. Tās ir tās lietas, kas mums dod mājas darbus nākamajam posmam. Latvijas ķīmijas un farmācijas asociācija ļoti pozitīvi vērtē Biofot kā iniciatīvu, kā platformu, kā ilgtermiņa finansējumu zinātniekiem attīstīt savas idejas no agrīnas stadijas līdz pat stadijai tuvāk tirgumu. Mēs uzmanīgi vērtējam farmācijas uzņēmēji, kas te notiekās. Esmu pārliecināts, ka tuvākā gada laikā šiem projektiem aktīvi arī pieslēgsies ražojošā farmācijas industrija, lielie uzņēmumi Latvijā un ies tālāk, lai varētu šīs idejas realizēt eksporta tirgos. Biofot startē un realizē pašlaik projektu, kas saucas Borcure. Un tas ir risinājums, kā efektīvi attīrīt ar dimantiem pārklotus urbīšus no iepriekšējā pacienta apjakuma. Tieši šajā projekta ietvaros mēs jau inicijējam sadarbību ar vienu no stomatoloģijas klīnikām, tepat Rīgā, kuri mums dod savus urbīšus, lai mēs varētu efektīvi attīrīt urbīšus un apgriezt klīnika jau pilnīgi tīrus urbīšus. Galvenā cerība ir tāda, ka tas projekts un patents rezultēs ar to, ka mēs varam uzsākt biznesu un arī tirgot šito risinājumu, šo šķīdumu, lai gan pelnīt naudu, gan virzīt zinātnē uz priekšu. Es esmu iesaistīts divos Biofot projektos, un abi ir par neinvazīvām veselības testēšanas metodēm jaundzimušiem bērniem. Un Biofots mums atļauj samazināt risku tieši attīstības stadijā un padarīt šos izstrādātās metodes pievilcīgākas investoriem ar tālāk finansējuma piesaistē. Un mēs paredzam, ka mēs spēsim, iznest palielināt vērtību 2 līdz 3 gadu laikā.